Kas tā ir pa mašīnu, kurā mēs atrodamies? Mašīna ir Mitsubishi Pajero, atrodamies mēs Ādažu poligonā. Bet tai mašīnā ir kaut kāda aura ar šo mašīnu, cik es saprotu, Parīzē Dakarā ir braukuši. Jā, mašīna ir nopgājusi Parīzes Dakāru līdz galam. Diezgan labi rezultāti. Kas brauc ar viņu? Jānis Nagls. Tā faktiski mēs esam Jāņa Nagļa automobīlī, un tu parādīsi, kā izskatās no iekšpuses, kad brauc, labi, ne jau sacīkšu režīmā, bet tomēr. Labi, mēģināsim. Braucam! Esiet sveicināti, un šodien mēs parunāsim par kaut ko īpaši interesantu, par automobīļiem, kur piedalās tūkstneša iekarošanā. Parasti mēs runājam par autosportistiem, kur tad brauc, izcīna uzvaras, zaudē vai savādāk cīnās par to, lai būtu pirmā vietā. Bet aizmirstam bieži vien tos cilvēkus, kuri sagatavo tehniku, lai mēs tiktu līdz tai pirmai vietai. Un tāpēc šodien stāsts par to, kā tiek sagatavot tehnika, kas tiek izmantots, lai mēs izcīnītu godalgotas vietas tādā rallijā kā Parīze, Dakāra. Skatieties mūsu! Visādā ziņā, tad, kad mēs sagatavojamies sacensībām, tad bieži vien, futbolā, ka izskrien ārā un rita uzrakstīts virsū. Protams, tas ir tāpēc, lai sportists varētu normāli sagatavoties tādā periodā, ka viņš netrenējās, vai arī tad, kad viņš piedalās nopietnās sacensībās. Bez sponsoriem autosports nav iedomājams, jo, kā man pateica, kāds ir budžets, tur pārpa 100 000 latu, ja? Vispār nav ko darīt Dakārā, jo šādas naudas nav. Tas skaidrs, ka nauda ir nepieciešama, ne jau saldējumam. Tad varbūt, Roberta, es skatos, ka, jebkurai mašīnai ir normāli virsū uzkrāsots gan uzlīmes, gan firmas zīmes, tad varbūt par tiem, kas tomēr ir atbalstījuši, lai Latvijas vārds būtu Dakārā godam aizstāvēts. Ko man atbildēt? Pirmkārt, laikam izmantot izdevību ir jāpasaka visiem tiem profesionālajiem mūsu sponsoriem, kas mūs atbalsta un vispār mums ir palīdzējuši, lai mēs vispār līdz turienei aizbrauktu. Jo, lai vispār, lai tur varētu iziet tehnisko komisiju un piedalītos, jo tikai tur ir, jāveic diezgan liels darbs. Ja? Tā kā nerunāt jau par to, lai aizbraukt līdz galam. Tas jau vairāk atkarīgs no pašiem braucējiem un mehāniķiem ir. Bet, es skatos Latvijas gāzi, Unibanka, Sālās, Hanzaflex, Tranzīta termināls, Mobil 1, protams, Alkom Trans, Re-Autoklubs, Amsar Motors, Ves Motors. Tie visi ir sponsori, kas kaut kādā veidā ir veicinājuši, lai šīs mašīnas nokļūtu līdz Parīzei Dakārai. Jā, absolūti viss, kas šeit ir virsū pieminēti, ir faktiski tikai pateicoties viņiem. Ja? Tā kā mēs paši faktiski, noteikti es varu 100% pateikt, ja, ka bez viņa atbalsta mēs nekur pat nebūtu aizbraukuši. Un faktiski es pat nesāku domāt, gatavoties tam, ja viņi nebūtu mums atbalstījuši. Tad, cik es saprotu, tie ir tādi amortizatori, kas vai tā kā reklāmas funkcijas pilda, vai arī kaut kāda, tehniska nozīme viņiem ir? Tie ir Koni amortizatori, iegādāti tepat Latvijā, AP Motors firmā, Skansas ielā, bet ar tieši tādiem pašiem brauc tehniskās mašīnas, lielai Volkswagen rūpnīcai, pilnīgi jaunie mani tiek izmantot, jo pagaidām neviena rūpnīca izņemot, Krievijā Kamas, kur izmanto paši savus amortizators, ne ar olinsiem, ne ar vienu citu, vienkārši viņi netur uz tik lielu svaru. Es skatos, riepas ir tādas, tā kā būtu nomontētas nost, kādam normālam traktoram. Faktiski tas ir speciāls variants šim automobīlim, vai tās ir kādas standarta riepas, kas tiešām ir no traktora paņemts? Tās ir, vienīgās, ar kuru var izbraukt tūkstneša smiltis, ar citām nevar. Michelin ražojums tās ir viena Tieši tūkstnesim? Tieši tūkstnesim, jā, tiem brauc, sākot no Emirātos, laikam brauc gandrīz visi ar viņām. Būtībā viņas, laikam, viena riepa maksā nepilni 900 eiro. Wow! Var teikt, ka šajai mašīnai, vismaz zelta riteņi. Vieglāk nerēķināt. Es skatos, ka amortizātori reiz 2 nav tikai smagai mašīnai, bet arī šim te Jāņa Nagļa kaujas zirgam. Jā, šeit ir kopā 8 amortizātori un 16 atspērs. Uz katru amortizātoru ir 2 atspērs. Un mēs izmantojam Proflex pagaidām amortizātors. Sērija veida? Proflexam viņi ir, sērija veidi, tie ir no labākajiem sporta amortizatoriem vislētākie, ja? Bet mēs viņus vēl pārtaisam. Aha. Tad šie arī ir gājuši gan Turcija, gan Dakāra. Jā, šiem amortizatoriem ir ļoti liela vēsture. Viņi pārtaisīti, man liekas, vismaz reizes, ja ne 10, tad 8 noteikti. Un tieši tā kā mēs viņus esam gribējuši izmantot.
Un viņi arī nogājuši Dakāru, jā. Nu, faktiski, tā, ka tu rēķini, cik likt aizmugurē, tu to kaut kur, kā saka, noskaties, kā tur brauc citi un kas tur aizmugurē, jeb tie ir tavi aprēķini, kādā veidā tu, teiksim, zini, ka jāliek ir 2 un nevis 3. Kādreiz ir rūpnīca izmantoja 3, tagad izmanto visu pa 2 amortizatoriem, jo tomēr tā dzīve iet uz augšu, teiksim tā, jā, viņi paliek arvien labāk un labāk. Un mēs tāpat konsultējamies ar rūpnīcu, skatāmies, piedalāmies tur, kur viņi uz testiem brauc, skatāmies, ko viņi dara. Tāpat tās no viņiem visu mācāmies. Latvijas gāzes balons tur neslēpjas, lai arī tas uzraksts varbūt maldina, ka tur ir Latvijas gāze. Es skatos, ka tur tā ļoti smuki noslēpies ir rezervas ritenis, un godīgi jāsaka, es šādu risinājumu vēl nebiju redzējis. Man liekas, ļoti ērti dabūt ārā. Jā, tur ir 2 rezervas riteņi. Vienkārši, lai izmantot smaguma centrus, lai būtu pēc iespējas zemāks, mēs viņu tur ielikām. Tā ir pati mūsu konstrukcija, teiksim. Tas dod to, ka, teiksim, ja iznāk lidot, tad tā mašīna piezemējās tā, kā ir rēķināts. Pagaidām visu laiku bijis viss kārtībā. Kaujas motors vienmēr izskatās nedaudz pabružāts, nedaudz smilts, jo tikko mēs braucām pa smiltīm. Faktiski ar motoriem ir kā? Nobrauc 2000 metārā, liek nākošo metārā, liek nākošo, liek un tādā garā? Nē, mums nav. Mēs braucam, kā visu Dakāru jānobrauc. Tas bija 11,000 kilometri. Un reāli mēs praktiski tos motors mainām tikai tāpēc, ka katreiz uzlabojam kaut ko. Tā kā viņš paliek jaunāks modeļi. Un te mēs redzam šo te korpusu, drošības karkasu, un te ir pasportu, un TT 040770. Cik es saprotu, tu esi izgatavojis viņu pats? Jā, to mēs esam izgatavojuši paši. Mašīna jau ir, teiksim, gāzusies un entās reizes pārbaudīt. Tehniskā komisija saka, ka ir viss kārtībā. Jā, Starptautiskā tehniskā komisija mums ir iedevusi savu pasas numuru un ierakstījis viņu un pārbaudījusi. Tā kā vienkārši nākošajās sacensībās viņš vairs nav jāpārbauda. Viņi paskatās, ka tur ir virsū uzlīme, tad tas liecina, ka tur ir pasaules līmeņa vīri pārbaudījuši un secinājuši, ka viss kārtībā. Robert, cik es zinu, tad, teiksim, tu tomēr pats sagatavo savu darbnīcu automobīļu sportam, un ja tas, teiksim, notiek Latvijas līmenī, tā ir viena lieta, bet tu tomēr esi savus kaujas zirgus pārbaudījis arī šajā starptautiskajā arēnā. Faktiski, cik nopietni tu vari sagatavot automobīli? Tas jau laikam ir tāds retorisks jautājums, bet kas tad ir tā virsotne, uz ko tu tiecies? Mēs pagaidām, teiksim, mūsu labākais rezultāts ir bijis Turcijā 10. vieta pasaules kausā. Tas ir, teiksim, Naglim, tas ir 1. punkts nopelnītais pasaules kausā. Bet, pagaidām mēs skatāmies, teiksim, tā reāli pie absolūti ideāla apstākļiem, un šī pasaules sastāva var tikt uzreiz aiz rūpnīcas braucējiem. Tas ir, teiksim, pat augstākā 5. 6. vieta. Tad uz leju, teiksim, līdz 10. teiksim, no 10. pašā sliktākajā variantā jābūt 15. Bet mēs gribam ļoti 10.